Pavasarī, kad daba mostas, ir laiks padomāt arī par garīgajām vērtībām, kuru pamats ir laba izglītība. Bet nevienmēr ir jālūkojas akadēmiju un universitāšu virzienā, jo kvalitatīvu izglītību ar lieliskām nākotnes iespējām ir iespējams iegūt arī citā veidā. Alternatīva lielajām augstskolām, kur nereti mācās milzīgs skaits studentu, ir koledžas, kurā zinības iegūstamas līdzvērtīgā kvalitātē, taču pieeja bieži vien ir daudz personiskāka. Viena no lielākajām Latvijas koledžām ir Latvijas biznesa koledža, kuras galvenie studiju virzieni ir uzņēmējdarbība, grāmatvedība, jurisprudence un informācijas tehnoloģijas. Tātad visas aktuālākās jomas. Šeit iespējams apgūt arī turisma darbinieka vai sabiedrisko attiecību speciālista profesiju. Jāpiebilst, ka visām programmām ir valsts akreditācija, un koledžai ir tiesības izdot valsts atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu. Maz svarīgs nav arī fakts, ka Latvijas biznesa koledžā augstākā izglītība iegūstama 1–2 gados, pretstatā 4 vai 5 gadiem, kas jāvelta bakalaura grāda iegūšanai. 2-gadīga apmācības sistēma ir vispār atzīta un populāra arī Eiropā. Studēt koledžā jums nāksies 2 vai 2,5 gadus, atkarībā no tā, kādā studiju procesā jūs iesaistīsieties. Tā var būt dienas nodaļa, vakara nodaļa, neklātiena, jums būs jāstudē tātad sestdien, svētdien, vai arī tālmācības veidā. Ņemot vērā, ka daudzi studēt gribētāji strādā, koledža piedāvā izglītoties ne tikai dienas, bet arī vakara un neklātienes nodaļā, vai arī izvēlēties tālmācību, kas nozīmē, ka students ar savu pasniedzēju sazinās ar datoru palīdzību. Iestāties Latvijas biznesa koledžā ir diezgan vienkārši. Studentam vai nu jāierodas Stābu ielā 63, kur tā atrodas, ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem, vai arī, ja laiks to nekādi neatļauj, jāpiesakās internetā, ieejot koledžas mājaslapā www.biznesakoledža.lv. Šādā gadījumā sekretārs topošiem studentam pa telefonu paziņos, kurā laikā viņam jāierodas parakstīt dokumentus. Gadījumā, ja students neatrodas Latvijā un izvēlējies studēt tālmācības nodaļā, parakstāmie dokumenti viņam tiks izsūtīti pa pastu. Lai iestātos Latvijas biznesa koledžā, jums nebūs jākārto nekādi īpaši iestāju pārbaudījumi. Jums būs jāiesniedz vidusskolas atestāts par vidēju izglītību un visi iegūtie certifikāti centralizētajos eksāmenos. Studenti, kuri plāno stāties Latvijas biznesa koledžā tagad, var pretendēt arī uz budžeta vietām, to norādot dokumentu iesniegšanas brīdī. Pieteikumi tiks izskatīti vasaras uzņemšanas laikā, un tad arī kļūs skaidrs, kuri studenti var pretendēt uz budžeta vietām. Latvijas biznesa koledža īsteno arī pieredzes apmaiņas programmas ar ārvalstu augstskolām. Tās absolventi var 1 gada laikā iegūt bakalaura grādu 4 sadarbības augstskolās Lielbritānijā, kā arī pašmājās iegūtā izglītība var kalpot par lielisku pamatu studijām citās Eiropas augstskolās. Latvijas biznesa koledžas diploms ir atzīts visās pasaules valstīs un kalpo kā prestižas izglītības un augstas kvalifikācijas apliecinājums. Studiju maksā ir iekļauts viss, kas nepieciešams veiksmīgai zināšanu apguvei. Lekciju apmeklējums, privātās konsultācijas, nepieciešamie izdales materiāli, bibliotēku lasītāja karte, prakses nodrošināšana un citas būtiskas lietas. Jāpiebilst, ka studiju maksa Latvijas biznesa koledžā nav astronomiska. Piemēram, dienas nodaļas studentiem jāmaksā 400 latu, iestājoties jāapmaksā daļa 1. semestra nemazāk kā 200 latu apmērā, bet pārējo summu var sadalīt un maksāt pa mēnešiem. Mūsu studijas nav, teiksim, tādas, kā vispār pieņemtas skolā, ka cilvēks sēž un vienkārši pieraksta to, ko stāsta pasniedzējs. Liels uzsvars tiek likts uz praktiskām nodarbībām, tātad praktisko uzdevumu risināšana. Dažādi, pieņemsim, juristiem dažādi juridiskie kāzusi jārisina atbilstoši, teiksim, kaut kādai konkrētai tēmai. Mācību laikā studentiem jāiziet obligātās 3 prakses, kuras notiek viņu mācību jomai atbilstoša profila uzņēmumā. Šeit topošiem speciālistiem nākas likt lietā gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas. Latvijas biznesa koledžā studijas notiek gan latviešu, gan krievu valodā. Studēt Latvijas biznesa koledžā iespējams arī bez darba palikušiem cilvēkiem. Šādu iespēju bezdarbniekiem ar augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību ar Eiropas sociālā fonda atbalstu piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra. Studiju laikā bezdarbniekam ik mēnesi tiek maksāta stipendija 70 latu apmērā. Pieteikties mācībām bezdarbnieki var jebkurā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē, līdzi ņemot pasi, kā arī dokumentus par iegūto augstāko izglītību vai augstākās izglītības pārtraukšanu. Tā kā studijas uzsākt par vēlu nav nekad, Latvijas biznesa koledža gaida studentus pēc vidusskolas beigšanas ar vidējo izglītību, kā arī ikvienu citu studēt gribētāju bez vecuma ierobežojuma.
Turklāt atvērto durvju diena koledžā notiek katru dienu.